tos jautrus, tad es varu tā kā... Protams, man ir arī, tas var arī būt nopietnis kaut kādos brīžos. Bet, te ir plašums, kad es tā kā apzīmēju to kā visu teritoriju. Un tur iekšā ir skatuve, kas ir muzikālā sadaļa, un te ir ģimene. Es varu pirmkārt pieņemt visus citus cilvēkus, otrkārt, vienkārši kalpot Dievam ar to, ko es daru. Un simboli, ko es mācos, ir akmeņi, viņi krīt lejā no gaisa virsū no miglas ārā ik pa laikam. Ar to es tā kā mācos izdzīvot kaut kādas varbūt sāpes vai kritienus vai, jebkādas grūtības, kas nāk virsū, kuras nāk gaidīs. Ko jūs taisat, meitenes? Kāda zupa būs? Visādas zupas būs. Un pati garšīgākā kāda ir? Paldies! Es esmu prieks, es esmu radošums, es esmu doma okeāns, es esmu peldētājs, es esmu dzīdrums, es esmu radošums, es esmu brīvība, es esmu skaistums, es esmu brīvība, es esmu domas, es esmu gudra. Par arhitektu, par profesionālu arhitektu un projektēt ļoti krūtas mājas. Krūtas un lielas mājas. Prieks un laime un vispār tā, lai mana dzīve paliek ar vien
priecīgāka un arvien labāka. Un tas ir vairāk kā mērķis, kur nekad nevar sasniegt līdz galam, tu vienmēr vari turpināt. Un te ir rekur ceļš, pa kuru iet, un te ir dažādi šķēršļi un viss kaut kādas kustīgas daļas, kuras nevar īsti kontrolēt. Un vienkārši ar tām jāsadzīvo un jāiet turpināt, jāturpina iet savu mērķi. Šeit aizmugurē ir tas, ko lielākā daļa neredz. Tas ir jau sabrukušais un jau mēģinājumi, kuri ir jau pazuduši. Bet tāpat vienmēr ir jāturpina iet pa to ceļu un jāturpina.
Esmu tavs, es Jēzus. Tā viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Kopš senēmu laikiem, kopš cilvēks uz zemes mīt, ir nolikts kā dzīvībai sākties, nevienam to neizmainīt. Ir saule un mēnesis, ir zeme un debes, ir vīrietis un sieviete, un tas, kurš to devis. Kas dzīvē dod krāsas un dvēseli piepildā. Tiek mīļoti brāļi un māsas, viens otru, kas sasildā. Stiprās tēva rokas, mātes mīlošā sirds, ir kā mums turēties mūžam. Tā ģimene